Еще эти зарамные Ну, хотя Бузаева звонил, но может и раньше. Может, как подойдет. Labdien visiem sanākušiem! Kāpēc mēs šodien esam sapulcējušies šeit? Tieši tā paša iemesla dēļ, kā mēs šeit bijām atnākuši pirms mēneša. Saeimas deputāti grib ierobežot demokrātiju un liekt tautai iespaidot jebkādā veidā procesus valstī. Un šī demokrātijas apspriešana, faktiski demokrātijas iznīcināšana Latvijā notiek ļoti cīniskā veidā un atklātā veidā. Ja līdz šim Saeimas atlaišana, referendumu ierosināšana, likuma maiņu varēja ierosināt savācot 10 000 parakstus, tad tagad, pēc 3 gadiem, pēc 2,5 gadiem, to varēs izdarīt, savācot pašu spēkiem, ar pašu naudu, tikai no brīža, kad tiek savākt vismaz 150 000 parakstu. Faktiski, realitātē, tas nav izdarāms. Teorētiski jā, formāli it kā likums tiek ievērots, bet praktiski to izdarīt nav iespējams. Šodien šeit piedalās vairāk organizāciju pārstāvi, ne tikai biedrība antiglobālisti. Biedrība antiglobālisti vienkārši bija pirmie, kas šeit pieteica piketu mītiņu, bet piedalās arī vēl vairāks, piemēram, Gustavs Celmiņa centrs sociālā reforma biedrība. Jauna organizācija, kas stāv te blakus un palūdz, vai viņi arī nevarēja piedalīties. Tiešņi aizvieši, kā viņas sauc. Bet jā, mūs visus vieno, neatkarīgi no politiskiem uzskatiem, pat nacionālajiem uzskatiem, mūs visus vieno šodien šeit tas, ka šie demokrātijas ierobežojumi skars pilnīgi visus cilvēkus Latvijā. Skars uz ļoti ilgu laiku, ja mēs neko neizdarīsim lietas labā. 22. gadā, tad, kad pieņems atvērsni, jebkuru referendumu varēja ierosināt tikai 1000 cilvēku. 1000, jebkuru referendumu. Un tas bija pa brīvu. 94. gadā Saeimas deputāti uzstādīja normu 10 000. 10 000 un vēl bija jāmaksā notāru valsts nodevas. Tas aptuveni 2 lati par katru parakstu. Vienkāršiem cilvēkiem jau kļūst problemātiski, bet tad, kad būs sasniegti šie griezti 150 000, tad, atvainojiet. Tāpēc mēs uzskatām, ka tas demokrātijas beigas Latvijā. Un ko viņi piedāvā? Šie Saeimas deputāti, kurus izvēlējusi pati tauta, viņi pagriež tautai muguru un nospļaujās. Viņi nospļaujās uz tautas un alego. Šeit neliels platāts, ko uztaisījām. Līdzīgi kā deputāti no saviem vairs augstumiem spļauj un čurā uz tautu. Un mēs pašlaik simboliski dosim pretviecienu ar minerālūdens pudelītēm, lai nepaliek traipi lieli. Mēs dosim pretī, čurāsim pretī viņiem. Redziet, es kā tikko runāju ar Čepānas kundzi, un man ir ārkārtīgi laba un interesanta ziņa. Bet simboliski
Tā kā es Čepānu kundzei teicu, ka tas nav tas pareizais ceļš, kur iet, lai šito ierobežotu, viņi man teica, ka viņi piekristu vienam referendumam, lai to noteikti tauta, vai to referendums nevar paturēt dzert. Cerēsim, ka tie vārdi, ko viņi mums teica, nav lieki vārdi, un tiešām mēs visi piedalīsimies referendumā, lai mēs pateiktu, ko mēs īsti gribam. Vai mēs gribam, lai ierobežot, vai ne. Tagad tā ir tā labā ziņa, ko es jums gribu pateikt.